Kā lai šito pasaka? Zin kā parasti saka, studenti atliek visu uz pēdējo brīdi. Nu, būtībā mūžs dzīvo, mūžs mācies. Un es arī atstāju auto tehnisko apskatu uz pēdējo brīdi. Tātad rīt man beidzās tehniskā apskate, un, ja atceraties, tehniskā apskatē bija 2 punkti. Tātad nedarbojās rokas bremzes un slieksnīja caurums. Nedaudz gribu attaisnoties, bija daži tādi attaisnojoši iemesli, kāpēc es to neizdarīju ātrāk, bet ne par to ir stāsts ir par to, ka roceni es domāju, ka sataisīju, pievilku, liekas baigi labā, nākamais ir palīdz paskatīties, ko darīt tas slieksni. Es šo darbiņu, sevišķi slieksni atstāju uz pēdējo, jo es biju domājis, ka es būšu dabūjis metināšanas gāzi un pareizo stiepu, lai var normāli un kvalitatīvi sametināt. Bet, diemžēl tas nav noticis, un būs jāņem ar manu pulvernieci, jāpaskatās, vai man vispār ir kaut kāds metāls, ko pielikt tur priekšā. Labi jau, ka tas caurumiņš ir maziņš, bet tāpatās ceru, ka būs ar ko aiztaisīt ciet, sametināšu, un rīt jāiet tehniskā apskate. Tā, tu arī gribi nedaudz paskatīties, kas notiek, vai ne? Nu labi, davai, parādīšu. Tātad. Es esmu uztaisījis, par cik es esmu beigējis šitais skārdnieks, uztaisījis slieksni, jā. Tagad nogulšos un parādīšu. Šādi izskatās pats slieksnis. Bļaid, skaists, ne? Tāds caurums, ārprāts. Viņš patiesībā viss ir sarūsējis, bet es, kā jau minēju, kvalitatīvo darbu es nevaru izdarīt, tāpēc es uztaisīšu vienkārši šobrīd ielāpu, un vasarā man būs, es tā domāju, ka nedaudz vairāk brīvais laiks. Es noņemšu vispār visu to plasmas slieksni nost abās pusēs. Plus redz, kas no viņa vispār izbir. Smiltiņas. Tāpēc, pagaidi, iekārtošos. Es uztaisīju, nevar ievilkt to. Es uztaisīju šitādu, ja tu redzi. Ja, šī tāda te parauga, es piemetināšu kaut ko uz punktiem, tad es piestatīšu, tad, kad es kaut kur pieķeršu viņu, lai viņš vispār turās, es pieklapēšu viņu tuvāk, uztaisīšu nedaudz vairāk to formu, un es piemetināšu arī kaut kur tegals klāt. Tālūk. Es esmu atvienojis arī aķi, lai tomēr kaut kas nesaiet uz īso, jo es, man liekas, kaut kad vienreiz tieši prasīju, tad akumulātoru atvienošana, tas ir visvienkāršākais darbs. Tur kaut kā runa gāja par masu, it kā, ja tu metini, piemēram, slieksni un masu pielies pie sliekšņa, teorētiski tam straujas cirkulācijai nebūtu jābūt pa visu auto, bet, es negribu pārbaudīt, vai man nenodegs kaut kādu pēc tam vadi durvīs vai kas, es vienkārši atvienoju no aķu nost. Es mēģināšu sametināt. To es nerādīšu, tur nav ko parādīt. Pēc tam parādīšu, vai man izdevās to gala rezultātu dabūt vai ne. Davai. Jā, es teicu garāžas dursciet, es izveidināju garāžu, jo tikko pēc metināšanas, zin kā cinkots skārts jau, nav tā labākā lieta šaurā telpā, ko metināt. Bet garāža tagad ir paveidinājusies, es parādīšu savu metinājumu. Neizskatās viņš diezgan briesmīgi. Jo ar pulvernieci tik smalku metālu, sanāk, ka viņi neizkarst, un līdz ar to ir baigi grūti sametināt. Tur slieksnim jau redzat, ka tur dažās vietās viņš īsti nav, vai ne? Un tad nav īsti, kur arī piemetināt, bet teorētiski skatēju šitam vajadzēs saiet. Nesmuki, atzīšu, bet es cenšos rādīt viss tā, kā ir. Nevis, kad vai redz, viss ir baigi skaisti, vienmēr ir arī tā, ka ir ļoti neglīti, un ne jau arī man viss baigi sanāk, bet tad, kad būs gāze, tad metināsies savādāk, un ar parasto stiepli pulvernieci, diezgan sūdīgi, jo tomēr smalkiem darbiem viņi nedara. Ko es tagad darīšu? Man te bišķiņ uz krāsnes sildās šitāds materiāls. Es kaut kad, es neatceros, ar ko es viņu kādreiz te pūtu, man liekas, ka bāku veco. Un es tagad nopūtīšu tur slieksni, es viņu bišķiņ patīrīju, un es domāju, ir jāsajiet. Uz skati šitam ir jāsajiet, viss salikšu apakai slieksni, un es domāju, ka ar šito beidzam.
Te jau tiksimies rīt tehniskā apskatē. Nu šito es vloga ietveros nevarēju neuzfilmēt, tā teikt. Man uz stikla pulēšanai atbrauc baigi skaistais auto. Man liekas, ka tā ir pirmās paudzes prelūde. Paskaties, kāds skaistuls. Viņam pirms tam ir viegli sapulēt. Tā teikt, atjaunot pēc ilgas stāvēšanas un baigais skaistuls. Tādā tiešām vēl liekas buņģi baigi labā stāvoklī. Tas salons vispār vienkārši bomba, paskatieties. Tu viņā iesēdies, tāda sajūta, ka tāds ritīgais retro vibes, tas, ko tu te var noķert, tāds, vienkārši bomba. Man vispār it kā kilometru/stundā, viņa tāda amerikāniski stila liekas tā mašīna. Viņa nav bijusi kādreiz no Amerikas kaut kāda dzītā, vismaz tai salonā ir tāda sajūta. Lai gan varbūt ritīgi vecajiem Japāņiem arī tas salons tāds ir. Bet baigais skaistuls, ne? Un, protams, jāpapulē stikls, jāskatās, ko te var dabūt ārā. Jo daudz visādi švīceņas ir. Stikls ir oriģināls stikla, laikam jaunu dabūt nevar. Un mēģināšu kaut ko mēģināšu sapulēt. Paga jāuzliek kepons ātri. Hops. Nu redz, kā pie manas lietas notiek. Tikko es izdzinu ārā prelūdi un jau izjauc auģiku. Auģikam svīst lampa. Nu izskatās, ka varētu būt pie vainas stikls vai arī otrs. Viņam ir baigā drenāžas sistēma, kur spārnā aiziet rekur trubiņi, kas izved lieko kondensātu. Nu, es skatīšos, vai nu būs tā trubiņa aizaugus, jo rekur, tāpat jau visā dubiļi iekšā ir. Varbūt ir aizaugus trubiņi, un tāpēc svīst. Tādā gadījumā es lukturī vienkārši izžāvēšu, izskalošu ar destilētu ūdeni, un viss liek kopā mašīnu un ir gatavs. Bet pirms tam es uztaisīšu spiedienu testu, lai pārbaudītu, vai kaut kur pūš gar stikla garām. Lai gan tikko es ieraudzīju, izskatās, ka vai nu tas ir rūpnieciski. Nē, tas ir rūpnieciski. Nepiesiesimies tur, kur nevajag. Tas ir rūpnieciski. Vienīgais, kas varētu būt, ir kaut kas te var būt, ka pie vainas grūti pateikt. Taisīšu testu, spiedienu ar putām, skatīšos, kas tur ir un kaut kā tā. Darbojos tik, re. Smuka lampa. Otra. Tai arī tādai jābūt. Tā, es ceru, ka es par to Audi rādīju, kas tur bija pa problēmu, bet jebkurā gadījumā te bija stiklam plaisa. Plaisas aizkausēja ciet un aizlīmēja. Un lūk, tur kārtīgi izžāvēja, destilētu ūdeni iztīrīja, izskaloja, izžāvēja un vajadzēja būt ok. Tā kā, lai labi kalpo saimniekam. Vesels 2 mēnešus nav nekas filmēts. Es paskatījos pēdējo reizi, kad es augšu pielādēju kaut ko no vloga vai tāda veida satura. 2 mēneši. Jā, laikam drusciņi mans sākotnējais sacītais, ko es biju apņēmies, tā kā par filmēšanu un augšu pielādēšanu, galīgi neiet kopā ar manis sacīto. Tas tā. Laikam, tā teikt, par visu pēc kārtas. Pēc pēdējiem kadriem jau redzējāt, kas bija aprīļa beigās, kad es izgāju mašīnai tehnisko apskati, un no tā brīža nekas arī interesants nav noticis. 2 mēneši ir pagājuši darbos un dažādās lietās un notikumos. Šis laikam būs tāds nedaudz pačīkstēšanas video. Pastāstīt varbūt tās, kas ir noticis un pa tiem 2 mēnešiem un kas ir pamainījies un kaut kā tā. Tātad ejot par visu pēc kārtas. Pirmais, mana mašīna, kurai es izgāju tehnisko apskatu, tātad Corolla. Viņai ir beigts šis te gultens. Ir izbeigusies pečka nestrādā. Ir beigusies apdrošināšana un vispār viss ir slikti. Bet pagaidām
kamēr man viņa tik ļoti nevajag, es braukāju ar sievas auto un iztiekam ar vienu, un tad līdz ar to es vēl neesmu pieķēries šeit mašīnai, bet domāju, ka tuvākās nedēļās es to darīšu. Nu, ir jāsatais tomēr 2 mašīnas drošāk. Un tad pa pārējo, par visu pēc kārtas, ja? Runājot par Žiguli, kā redzat, viņš šeit nav. Un pagaidām man arī nav ko vairāk teikt. Ar mājas auto mazgāšanu es esmu nobeidzis 2 ūdens sūkņus. Viens no tiem tas, kas man bija upē, to, ko es rādīju, ko es tur uzstādīju. Un otrais pēc tam nobeidz mājas sūkni. Mājas sūkni, protams, es tajā pašā dienā sataisīju, upes sūkni es vēl projām neesmu sataisījis. Un tā teikt, visi pēdējie auto bija mazgāti ar svaigu akas ūdeni, iedomājies. Vēl pa vidu man izbeidzās mans superlabais kompresors, kas man ir nokalpojis 4 gadus, man liekas, vai 5. Varētu būt, ka 5 gadi jau bija. Un, nav jau tā, ka viņš neiet, bet viņam sāk spiest visur garām gaisu. Man liekas, ka viņam beigta ir tā saucamā kārba, kas regulē spiedienu, un plus vārsts, vienvirziena vārsts, kas neļauj spiedienam iet apakaļ. Man vismaz tā liekas, ka tie ir beigti. Un viņš ir sataisāms, bet es aizņēmos no OPA uz vienu brīdi. Tādu te mazu melnu kompresoru ir. Riepas piepumpēt der, bet, ja tomēr grib strādāt kaut ko salonā tīrīt, viņš nespēja piepumpēt. Visam vēl pa vidu man ir uzrakta iela, labi, vairs jau nerok, jau ir sarakts apakaļ, bet uzrokot ielu, baigākie putekļi, un vispār īstenībā viss pagalms ir tādi putekļi, tu ņem mazgātās automašīnas ārā dubļos. Es nevienā video vispār nerādu, kā es mazgāju automašīnas, kaut citreiz, teiksim, tas pirms un pēc rezultāts būtu jau super labs, ko varētu redzēt, tad, kad tu mazgā automašīnu. Protams, būtu jau super nobruģēt pagalmu, bet tās izmaksas ir pārāk trakas, lai to varētu atļauties izdarīt tagad, un vienmēr ir kaut kādas citas prioritātes, tāpēc tas arī, diemžēl, atkrīt. Vismaz saistībā, teiksim, ar MGRS, auto mazgāšanu un vispārējo. Ja. Tas bija tāds viens moments, kas bija īstenībā diezgan liels lūzuma punkts. Labi, es jau kaut kādā brīdī pie tā visa pieradu. Teiksim, mašīnu dzenot garažā, riepas ir dubļains. Ko es darīju? Es noskaloju priekšējos ratus, iedzinu mašīnu, tad noskaloju pakaļējos ratus, tad varēju iedzīt mašīnu, paņem viņu nosusinu, izdara te. Nākamais super lielais mīnus. Tu mašīnu sasmiedzini, teiksim, ar ķīmijām, ar dzelzs daļiņu noņēmēju, bitumu noņēmējs, viss pārējais ārā tiešajos saules staros. Viņš jau nepaspēja iedarboties, viņš vienkārši viss nokals. Lūk, un galvenā lieta, bļāmiens, gandrīz nepieminēja. Šitās lampas vispār man ir noēdušas nervu sistēmu. Es neatceros, vai es kaut kādā no iepriekšējiem vlogiem to teicu vai neteicu, ka ķipa nav jau tik traki, īstenībā var jau strādāt. Nevar. Vispār nevar. Tad, kad tu pulē automašīnu, tev kaut kādā brīdī uz šito augsto toni sajiet viss tas vizuālā redzamība tādā vienā miglā, un tu vairs neko neredz, un viss, ja tev nav papildus gaisma, tad bez mazai labāk šitās slēgt ārā, nolikt atsevišķu mazu prožektoru blakus, un būs 100 reiz vieglāk strādāt nekā ar tām te lampām. Īstenībā ļoti nožēloju, ka viņas uzlika, vajadzēja likt, man pirms tam bija tādi garie ledi, 3, tādi garie ledi, vajadzēja vienkārši, es nezinu, cik man viņas te vajadzētu, 1, arī 4 katrā pusē, vai gar sienu noliks tā gareniski, es nezinu, pietikt, man liekas, ar to, un tās būtu super gaismas, tiešām pilnīgi šitai telpai pietiekoši. Šitās es neiesaku tik, cik es sākumā viņas rekomendēju, darot, tur ieteicu un visu kaut ko. Nē. Ikdienai varbūt mājai nebija slikti, man vēl projām mājā viņas ir, bet garāžai ne. Labāk ledi tie, kas ir rūpnieciski paredzēti vai, es pat nezinu, kam rūpnieciski, bet tas, kas ir kaut kādām garāžas telpām, noliktavām vai kaut kam tam, šitās, nē, galīgi čau. Par pašu garāžu runājot, kā redzat, tā kā viss bija, tā viss ir vēl joprojām. Varbūt vienīgi redzat to, ka garāža ir tukšāka. Šis bija tāds, es iemetu vienu tīzerīti mazo short video saucamo
Un vismaz viens komentārs man bija, kurš uzprasīja, vai tas nozīmē, ka viss, ka nebūs video un tam līdzīgi. Būs. Viss būs. Viss noteikti notiks. Es ieteiktu piesakot. Es noteikti, ka tūliņ jau kaut kādā īsā laikā parādīšu, ko es darīju tos 2 mēnešus. Nebija jau tā, ka es sēdēju un neko nedarīju. Ticat man, es biju aizņemts no rīta līdz vakaram. Es biju noslogotāks kā vispār jebkad pirms tam. Bet, jā, par garāžu nav melots. Pagaidām tas ir viss. Es nezinu, varbūt uz ziemas uztaisīšu remontu, jo es gribētu pabeigt apšūt. Un kā redzat, garažs šāk palika par kārtīgu garažu. Riteņi, dzīvšu arī sīko kvadriciklu šeit, pārnesīšu no mājas lielo saldētavu uz tejiem. Tāpēc būtu forši tur izremontēt, pabeigt remontu, apšūt sienas, lai būtu vieta un ievilkt nedaudz vairāk kontaktus. Tas viens kontaktiņš, nabadziņš, tas viss slodzes tur, un tas ir bišķiņ pa maz. Vajag tomēr vai pabeigt to, ko es biju iesācis, te to sienu likt. Tas jau būtu daudz, un ja arī būs tā saldētava, tad vajadzētu tomēr arī tur pievilkt atsevišķu kontaktu. Lūk, tālūk. 2 mēneši nekas nebija filmēts, 2 mēneši it kā jau nekas arī tāds nebija noticis, tik daudz, kad aprīkojums iziet no ierīnas, tas jau ir pilnīgi normāli, vai ne? Un kaut kā tā, labi, kā jau es teicu, piesakot, būs interesanti, gaidat, tā nākotne iezīmējās daudz labāk, kā varbūt es šobrīd stāstu, un tas viss izklausās, un būs labi. Davai, uz tikšanos.